Strēlnieki, čau! Šis būs jūsu prognoze, enerģijas ziņojums no tāro kārtīm par to, kas jūs sagaida, kādas enerģijas, kādas tēmas būs aktuālas septembrī. Kā skatāmies strēlniekiem. Tā, septembrī būs kaut kādi rezultāti tam, ko jūs jau ieguldījāt iepriekš un ko jūs tagad varbūt gaidat, kad tad būs. Septembrī parādīsies, tad jau pirmie varēs ievākt ražu. Visticamāk par kaut ko materiālu runājot, varbūt kaut kādi ieguldījumi dos, procentu likmes paaugstināsies, pazemināsies vai algu palielinās, tad kas no kuram aktuāli ir. Tālāk, strēlnieki, septembris. Tā, un kaut kāda pabeigšanas tēma būs aktuāla. Tad desmitnieki mums ir par to, ka viss beidzās scenārijs, beidzās teātris un mēs aizējam uz citu lomu kaut kādu. Tas var būt par darbu, ka jūs aiziet prom no esošā darba, vai izbeidzat attiecības, vai pārceļaties kaut kur, vai par iekšēju sajūtu, ka jūs izbeidzat kaut kādas paradigmas vai iet pēc kaut kādiem šabloniem, kas jūs ir atturējuši no attīstības, no labākas dzīves, ka jūs nogriežat un viss, un tas vairs neparādīsies jūsu dzīvē. Un, lai iziet vieglāk šiem procesiem, es iesaku strādāt ar meditācijām, varat arī pamēģināt manas bezmaksas meditācijas linkā manā profilā. Tālāk skatāmies vēl strēlniekiem, kas ir septembrī aktuāls. Tā, un te ir iekšējās brīvības tēma, ka jūs arī saskan ar šo te, jūs aizejat, pametat kaut kādu to veco šablonu, kaut kādu dzīves veidu, uzskatu veidu, kā jūs veicāt izvēles, kā jūs kontaktējāties, tad jebkas, kas jums ir, tas, ar ko jāstrādā. Un izejat uz iekšējās brīvības stāvokli caur šīm te izvēlēm. Tā, un vēl viena kārta strēlniekiem par septembri, kas būs aktuāls. Tā. Un notiek kaut kāda jauna kustība, jaunas enerģijas ienāk jūsu dzīvē. Tātad, ja jums bija sajūta vai domas, vai kaut kāda nepārliecība par to, kur jums virzīties, vai jums vajag kaut ko pamainīt dzīvē, tad šis noteikti ir par to, ka vajag pamainīt. Un ar domu, kas dos jums to iekšējo sajūtu, es esmu brīvs, es varu dzīvot tā, kā es gribu, vai varu pamēģināt atcerēties kaut kādu bērnības sapni. Ko jūs gribējāt darīt bērnībā, ar ko nodarboties, kur būt, kā dzīvot, ko strādāt? Šis varētu būt kaut kas tāds, kas būs aktuāls septembrī, pabeigt to vienu lomu un ienākt kaut kādā citā lomā. Un enerģijas būs ļoti pozitīvi, respektīvi jums būs iespējas. Te ir šī te ļoti liela kustības kārts, ka viss notiek. Ja jums tiek dota iespēja, ko ej te, nāc šeit, dari šito, kā visi ceļi atverās. Tikai jāpiestrādā pie tā, lai atlaistu veco. Un vēl padoms par septembri no orakulu kārtīm priekš strēlniekiem. Tā, jums ir jānofokusējas arī uz savu resursu fizisko, jo ja jūs strādājat ar garīgo pusi vai strādājat ar savu bloku atlaišanu, tas viss ļoti paņem daudz resursus. Kā atceraties piestrādāt arī pie sava fiziskā ķermeņa, ļaut sev maksimāli daudz atpūsties, labi ēst, vingrot, elpot, pastaigas svaigā gaisā, tad sevi mīļo, lutināt un pabarot un parūpēties par sevi. Tādas jums ir enerģijas uz septembri, un strēlnieki padalieties arī ar citiem strēlniekiem, kurus jūs pazīstat, lai arī viņi saņem šīs te ziņas un padomus, un atcerieties likt laikus un komentārus kā pateicību. Lai foršs septembris jums!